Tad konkretizēšu kaut kādas sarunu vadlīnijas. Ja mēs runājam par vispārējo praksi, tad kā, piemēram, mūsdienās, kā tu pieietu tam, ka tu ar kādu svešinieku, un es nesaku konkrēti, ka tu ar tevi vai kādu zinu, ka mēs te vispārinām, ka tu runā ar svešinieku, tu runā online, un viss ir tā, kā tas ir, vai ne? Tu saproti, neko nevar noskaidrot labi. Un vai tu iziet uz to, ka tu dotu kaut ko, kas nosacīti ir tā kā tuvu patiesībai, tā kā cerībā iegūt kaut kādu kredītu, tā kā uzticības kredītu, vai es nezinu, kaut ko, vai ne? Jo, skaties, tu dod uzticības kredītu tam cilvēkam. Un tas ir pokers vai kas, es nezinu, neesmu azartspēļu spēlētājs. Tu dod viņam kredītu, it kā viņš to būtu pelnījis, un tad tu tā kā riskē, un tur var būt, ka, jā, vecīt. Vai tik es neesmu, pārāk, kā saka, tālu no tā, lai es pats ticētu, ka es pat tādu kredītu varu iedot, saproti? Es pat nezinu. Bišķi par daudz ko nezinu.